Kas ir viens no pēdējo mēnešu apspriegstākajiem notikumiem finanšu tirgos? Es teiktu, ka viens no tiem būtu tas, kad ASV finanšu regulātori atļāva Bitcoin pārdot kā ieguldījumu fondu. Ja praktiskā valodā tas nozīmē Bitcoin ETFs, ja Bitcoin biržā tirgotais fonds būs atļauts no ASV regulātoru puses un lielie finanšu spēlētāji varēs izstrādāt savus Bitcoin fondus un pārdot to kā savus ieguldījumu fondus. Tā. Daudz saka, ka tas principā nozīmēs to, ka būs kaut kāda jauna Bitcoin revolūcija un praktiski visi, kas gribēs, varēs nopirkt Bitcoin un viņš tagad maksās, es nezinu, 500 000 gadu laikā. Bet vai tas tā ir? Te ir pāris interesanti fakti, kas varētu bišķi nopietnāk padomāt par to. Pirmkārt, ja Bitcoinu atļauj izveidot kā investīciju fondu, es pat nezinu, kā latviski labāk iztulkot, bet, tā kā es tikko teicu, ASV regulators atļauj lielajiem institucionālajiem investoriem izveidot Bitcoin ETF, ja Bitcoin biržā tirgoto fondu. Vai tas nozīmē to, ka Bitcoins būs daudz pieejamāks visiem un tie, kas viņu nevarēs nopirkt, viņi tagad varēs nopirkt? Īstenībā jau nē, jo tas attiecās būtībā tikai uz Amerikas tirgu un tikai uz tiem, kam ir iespējas nopirkt šos fondus. Un tie lielākoties ir cilvēki, kas ir bāzēti Ziemeļamerikā. Ja jūs runājat par pārējo pasauli, kas ir kaut kāda Āzija, Afrika un Tuvie Austrumi un vēl neskas cits, viņiem tas neizsaka neko, jo viņiem lielākoties tie fondi ies gar degunu. Un otrkārt, uzdodiet savu jautājumu. Vai ir kāds cilvēks, kas pēdējos, 3-4 gados nav varējis nopirkt Bitcoinu, ja viņš to būtu gribējis? Es domāju, ka nē, jo man liekas, ka jebkurš, kam nav slinkums un kas vispār pat īpaši labi nemāk rakstīt, lasīt vai rēķināt, viņi būtu varējis nopirkt gan savas 100 aplikācijām, kas tagad ir pieejams, gan pat uztaisot savu maku, jo daudz cilvēku, kas skaisti, ko teica, knapi māk rakstīt, lasīt vai rēķināt, ir kaut kādās apbrīnojumās spēja uztaisījuši savus makus un nopirkuši visdīvainākās kriptovalūtas. Tā kā tas nav šķērslis, un šis notikums kā tāds lietas būtību nemainīs manā skatījumā, jo visai pasaulē viņš ir sen pieejams, un tas tāpat arī būs. Un tas fakts, ka varbūt cits faktors, ka kripto tagad būs pieejams daudz vairāk institucionāliem investoriem, un viņi varēs iekļaut viņu savos ieguldījumu portfeļos un visu pārējo. Šis arī īsti nebūs 100% atbilstoši realitātei, jo īstenībā Bitcoins kā finanšu produkts, kā regulēts finanšu produkts jau sen tiek tirgots, gan kā Bitcoin futures Čihāgas izēvielas biržā, tas jau ir kaut kādi, man liekas, 5 gadi. Gan kā tas pats ETFs, tikai nevis, jums tas ir neko neizteikts, bet nevis kā spot ETFs, bet kā future contract ETFs. Praktiski, ja tu neesat finanšu tirgos, tas šo iepriekšējo rinko principā jūs varat neklausīties, jo jums tā neko neizsaka. Bet, var sakot, ja jūs esat institucionālais investors, jūs tāpat varējāt nopirkt gan ETFs, gan Bitcoins, kur ir regulēti un jums nevajadzēja iet uz nekādiem ārējiem blockchainiem ar saviem makiem, lai to izdarītu. Tāpēc, vai tas ir arguments? Es teiktu, ka nē. Tāpēc šis vienkārši ir tāds process, kas bija ilgi vilcies un ilgi politiski un visādi citādi apspēlēts, un tas vairāk ir tāds kā notikums, kas vienkārši ir faktu konstatācija. Ne viņš mainīs kaut ko fundamentāli Bitcoin pieejamībā, jo viņš jau visiem ir pieejams. Ne arī institucionāli investori viņu vairāk pirks, jo viņi tāpat viņu varēja nopirkt. Tā kā uz šo visu pārspringt nevajadzētu. Un es teikšu tā, ka tas kaut kādā ziņā arī atsaucās uz Bitcoin cenu, jo, ja mēs pastīsimies Bitcoin cenu, mēs redzēsim to, ka pēdējos pāris mēnešos viņš kāpa būtībā gaidot to, ka būs apstiprināšana no ASV regulātoru puses. Un, guess what? Kas notika tad, kad viņu apstiprināja? Viņš mazliet nosvārstījās un viņš uztaisīja tādu diezgan foršu kritumu no aptuveni $48,000 līdz kaut kur $42,000–43,000 laikā, kad es to ierakstu. Ko tas nozīmē? Protams, tas nozīmē to, ka visa pasaule viņu gaidīja, neviens nebija kāds pārsteigums, un tad, kad viņš bija apstiprināts, visi vienkārši pārdeva esošās pozīcijas, jo rekur ir viens no ieguldīšanas lietām. Ir tāds princips, ko sauc buy rumors, sell fact, jeb respektīvi. Ja jūs nopērkat kaut ko jau ir nākuši, ja tam ir iznākuši ziņas, diezgan liela varbūtība, ka to jau vispārējais zina un to ir izdarījuši pirms jums, un tāpēc jūs esat nopirkuši būtībā ideju, ko jau visi citi ir pārdevuši.
Praktiski. Ja jūs vienkārši zināt, ka kaut kas notiks un būs kaut kas labs pēc pusgada, visdrīzākais, ka jūs kaut ko centīsieties nopirkt jau šodien, lai jūs gūtu labumu no tā, pirms to ir izdarījuši visi. Līdz ar to jūs nopērkat tagad, cerot, ka tas tagad ir lēti, un tā, kad tas notikums notiks, jūs jau būsiet to pārdevuši, jo būtībā vispārējie būs to pašu izdarījuši. Nu, tāpēc uz ziņām un kaut kādiem gaidītiem notikumiem principā nevajag reiķināties, ka tā būs kaut kāda baigi lielā peļņas diena, ja jūs neesat brokers vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc gan fundamentāli mazajiem investoriem tas neko nemainīs, it īpaši apkārt pasaulē ārpus Amerikas, jo viņi tāpat to varēja izdarīt, respektīvi nopirkt bitcoinu. Institucionāliem investoriem ir līdzīgi, jo tie, kas gribēja nopirkt regulātu produktu, to sen varēja izdarīt caur bitcoin futuriem, un tie, kas ir specializējušies kriptovalūtās, viņiem tāpat ir sen atstrādātas tehnikas, kā viņi var iegādāties kriptovalūtas un viņas pirkt pārdot daudz maz uzskatāmā veidā. Ja šodien nav 2017. gada sākums, kad tas būtībā vēl nebija izstrādāts, tāpēc no tāda pieprasījuma viedokļa tas visdrīzākais neko nemainīs. Un no cenas viedokļa, vai tagad būs kaut kāds milzīgs kāpums un būs kaut kāda jauna revolūcija, nu, kā es tikko teicu, cena pateica to, ka visi jau to gaidīja, un tas nebija nekāds jaunums, un faktiski tirgi uzreiz nokritās tiklīdz kā tās ziņas tika paziņotas, kas manā uztverē bija sagaidām, jo, kā jau tikko teicu, buy rumors, sell fact. Ja kaut kas notiek, to visi zina, un tur nav pārsteiguma nekāda. Tāpēc lielākais gaidāmais notikums finanšu tirgos jau faktiski bija sagaidīts, un šī bija tikai formalitāte. Un kāpēc iepriekšējais bitcoin kāpums tādā gadījumā bija tik iespaidīgs? Nu, es īstenībā nezinu, jo es sen esmu pārtraucis meklēt loģiku finanšu tirgos. Un, ja es ļoti gribētu, es varu atrast 50 argumentus, kāpēc kaut kam būtu jākāpj vai jākrīt. Nu, redziet, mēs te varam paturpināt to domu un pateikt, ka bitcoins kāpa, jo varbūt visi riska aktīvi kāpa, un tās ziņas tirgos par to, ka centrāla banka procentu likmes jau tagad ir sasniegušas maksimumu un iespējams būs pat mazliet samazināts, nozīmē to, ka visi galvenie riska aktīvi, pirmkārt un galvenokārt akcijas ir tuvu savam maksimumam, un kriptovalūtas esot viens no citiem riska aktīviem arī sāk uzrādīt kāpumu. Un vai tas pēdējais kāpums ir tā, ka visi gaidīja Bitcoin ETF, vai to, ka riska aktīvi bija dārgāk, tāpēc, ka procentu likmu kāpšana vai palielināšana ir beigusies, vai abi divi faktori kopā, es nezinu, un es jums nerekomendēju baigi laust galvu par tādām lietām, jo tas jums praksē neko nemainīs. Jūs no tā nekļūsiet bagātāki, un vienīgais, ko jūs varēsiet izdarīt, ir palielināties to, ka jūs mākat gudras frāzes tie, kas to nemāk. Un būtībā finanšu tendenci analīze ir apmēram tieši tikpat noderīga. Kā es to esmu bieži vien teicis, tāpēc, ko teikt kripto investoriem, uz nobeigumu. Nu, ja jums ir savu ilgtermiņa stratēģija, ja jūs ilgtermiņā turat kaut kādas kriptovalūtas, nu, turpiniet to darīt, tikai nevajadzētu uz to likt pārāk lielu uzsvaru, jo kriptovalūtas ir šausmīgi svārstīgs aktīvs, un viņš var kāpt, un viņš var krist nepieredzētos līmeņos, kā citi aktīvi to nedara. Un tāpēc viņš var būt pārāk priecīgs pie labiem notikumiem un pārāk bēdīgs pie sliktiem notikumiem, ja es to tā varētu pārfrāzēt. Un ignorējiet visādas ilgtermiņa ziņas, ja jums tam ir ticība, tad vienkārši turpiniet savu iesākto stratēģiju un ejiet līdzi visiem kāpumiem un kritumiem. Te neko jau nevajag pateikt, un te nevajag meklēt loģikas un visu pārējo. Tāpēc tā. Un vai kriptovalūtas maksās, nezinu, vēl vairāk 100 000, tāpēc, ka būs tā sauktais Bitcoin halvings? Nu, to mēs redzēsim šā gada, ja nemaldos, aprīlī. Bet man ir tāda arī nojauta, ka, ja visi pasauli par to zina, visi finanšu tirgi ir lietas kursā par to, kad notiks Bitcoin halvings, es domāju, ka tas jau ir sen bijis iekšā cenā. Bet tas ir cits topiks citai reizei, bet šodien mēs parunājām par Bitcoin ETF un to, ka jums nevajadzētu uz to šausmīgi iespringt, jo tas ir tikai fakta konstatācija ar neko citu. Tāpēc veiksmi un līdz nākošajam video.